Namazok svarīga vīta par bazneicu, varganistiem ir kopi, kur ticēgi atdusas pēdējo vītu sev atrūna. Mūsu draudzē ir vairoki kopi, un savā laikā Jons Plons, bazneicu kungs, saticis kādu savu vušku, tas ir savus draudzes lūcekļi, kurš nav gojis uz bazneicu, un saka, ko tad tu te nazarodīsi? Atbilde sekoja tā, ko tā es tī meklēšu? Pirmū reizi man tī izgoza ūdeni iz galvas, otru reizi tī iz mūžu sasēja ar bobu. Bazneicu kungs gan sacies pretim, vēlreizi tev gan būs jotītis tū bazneicu. Ko tā? Tad, kad mēs tev kopūs smilšu salvis svīsim iz groba. Soksim mēs ar pilcinis kopiem. Visiem mūsu draudzes kopiem savā laikā bazneicu kungs Kalve īdeve svātūs vordus. Deve pēc vecāko apbedēto vorda jaunākajos kopūs, a vecākajos kopūs pēc to vecāko apgloboto, kura vordu atgodoja tī ticēgi. Tad mēs stovam pie svāto Joņa pilcinis vecījiem kopiem. Jī darbojās no 19. gadsimta sākuma, un kopu akcents ir 1992. gadā no Vocijas por apgloboto grāmatu izdevēja Vladislava Loča kopa pīmineklis, ko uzstatīja un pošu Vladislavu Loci porvede jo broļa dāls Pīters Locis. Jis arī uzveidos šo uzraksteņu un godos par kopu tādu kristīgu sakūpšanu. Pilcinis kopi jaunī otrā pusē ir kā vecūs kopu paplašinojums, pastāv no 20. gadsimta 20. gadiem. Tā ir no pilcinis nokušo bazneicu kunga Dominika Trimaļnīka kops un 1945. gadā nosautūs 8 Beļeviču veirīšu pēdējo atdusas vīta, kuri cīta tātad ienākušos bolševiku terora. Taunogā ir veseli 3 kopi. Maņā iz muguris ir Myura kopi, kurā globoja Taunogas kopus mužnīkus un apkolpojušu personālu. Atkal iz prīšku ir Rubuļu kopi, kur globoja vienkoši zemnīkus, kūka kristeņi nūpyva, un tī ir tāds diezgan pliks kaļneņš. Svāto Ignata vordā ir Rubuļu kopus nūsauts Alojis Kalve, un šī Myura kopi ir svāto Alberta. Un drusceņ toļok, pēc 1920. gada, ir toļok īrei jauni kopi, kurus nosauca svāto Franciska vordā. Vecākie kopi Dricanūs ir Saukavīša kopi. No 50. gadiem tī vairs neviens nagloboja. Īvērības cīnīgs tī ir viens no ratiem granita pīminekļiem mūsu kopūs, kuri pastaties no Dricanim cielīs bazneicu kungs Jezups Kinzuļs saviem vecākiem. Pašlaik mēs esam tā saucamajos jaunajos kopūs. Faktiski vecākajā daļā. Kūpēgi jī saucās Svāto Joņa kristētoja Dricanu kopi. 1922. gadā tie ir pirmīs apbedējums. Un tad, kad jau kopsāta bija pilna, tad 90. gados socās paplašinojums. Uz šo paplašinojuma robeža tad arī tika izcelta kapleica. Bet jaunajos kopūs ilgi nagloboši. Un cīmā padomjas priekšsādātoja Tutane prosa tīm, kas globoja, božās viens otram te vecajos kopūs, ko te jūs tam mūs jaunajos naglobojat? Tad īstosta, ka komier bazneicu kungs naporsvētēs zemi, nekāda globošana nebūs. Kad prāvests Pīters Tumans porsvētēja, tad arī visi spruka jaunajos kopūs globojat. Vēl draudzē ir Svāto Juzepata Dzeņagola kopi, kas ir viduslaiku kopsāta, atrosti apbedījumi Silveidā. Tad ir Lempu kopi, kur faktiski var atrast vālo dzeļs laikmeta senkopus, un Drebejs kopi, kurā ir pagloboti tikai Drebejs sāģes īdzīvotoji.